Tagad man ir tas gods iepazīstināt jūs ar nākamo spīkeri Marinu Ovcinovu, starptautiskās sabiedriskās kustības Alatra prezidenti, globālo risku stratēģijas speciālisti, kura studējusi Hārvarda Universitātes Kenedija vadības skolā un Hārvarda Universitātes juridiskajā fakultātē. Labdien, dārgie draugi! Esmu ļoti priecīga redzēt jūs visus šeit. Dažādu ticību, politisko uzskatu un tautību pārstāvjus. Man ir liels gods stāvēt jūsu priekšā un uzrunāt jūs ar ārkārtīgi svarīgu informāciju. Kā starptautiskās sabiedriskās kustības Alatra prezidente izsaku patiesu pateicību par iespēju būt šeit. Un mēs esam pateicīgi mācītājam Bērnsam par visu, ko viņš dara visas planētas un katra cilvēka labā. Viņam piemīt unikāla spēja, viņš aizsāka ārkārtīgi nozīmīgu iniciatīvu, garīgo diplomātiju, kas spēj pārvarēt jebkādus šķēršļus un robežas un apvienot cilvēkus ar dažādiem politiskajiem uzskatiem, ticību un sociālo statusu. Jo tā balstās uz fundamentālām vērtībām – brīvību, cilvēka cieņu un mieru. Un paldies jums, mācītāja Bērns, par jūsu uzticību, par jūsu mīlestību pret Ukrainu, par atbalstu Ukrainas tautai visdrūmākajos laikos, jo bez jūsu atbalsta mēs nebūtu tur, kur esam šodien. Cīņa par Ukrainu notiek katru dienu, un mēs saprotam, ka tā nav tikai frontes līnija. Tā ir visur. Ukrainas fronte ir visur. Šeit kongresā, senātā, baznīcās, sabiedriskajās tikšanās, jo tā nav tikai ukraiņu cīņa. Tā ir mūsu kopīgā cīņa. Mācītājs Bērns izvēlējās šai konferencei nosaukumu Brīvība ir vārds, Ukraina, un tā ir absolūta patiesība, jo ja mēs zaudēsim šo cīņu, brīvību zaudēs visa pasaule. Un zinot, ka mani dzirdēs miljoniem cilvēku, vēlos pateikt ko ļoti svarīgu. Bet vispirms teikšu vienkāršus cilvēcīgus vārdus tiem, kuri šeit ir ieradušies. No sirds ceru, ka jūsu ģimenes ir drošībā. Jūsu bērni var mierīgi gulēt, un satraucošākā skaņa jūsu apkaimē ir suņu riešana. Un nekas vairāk. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Diemžēl tagad es jūs apzināti izvedīšu no šīs komforta zonas, jo, lai atbalstītu Ukrainu, tā ir jāsaprot, tā ir jāizjūt. Tātad, pēc Krievijas raķešu trieciena 18. un 19. novembra naktī pa Ukrainas pilsētu Ternopiļu glābēji izvilka sievieti no dzīvojamās mājas drupām. Un kad glābēji viņu izvilka, viņa ar asarām izmisīgi lūdza glābējus. Un jūs nekad neuzminēsiet, par ko viņa viņus lūdza. Kad glābēji centās viņai palīdzēt caur sāpēm un asarām, viņa teica: neglābiet mani, lūdzu jūs. Es tikko redzēju, kā sadega mans dēls. Un es vēlos, lai jūs to vēlreiz sadzirdētu. Māte, kuru izvelk no viņas pašas mājas drupām, lūdz neglābt viņas dzīvību, jo viņas bērns tikko gājis bojā viņas acu priekšā. Un pēc tam notika lūkas.
Ukrainas mātes sāka par to rakstīt sociālajos tīklos. Nevis slavas dēļ, nevis politikas dēļ, bet lai pateiktu, ka tagad katru nakti viņas gulēs blakus saviem bērniem. Ne tāpēc, ka ir augsts, lai gan Ukrainā patiešām ir ļoti augsti, bet tāpēc, ka ja raķete vai drons trāpīs mājai, viņu ķermenis spēs pasargāt bērnu, un viņas darīs visu iespējamo, lai aizsargātu savus bērnus. Un tajā slēpjas Ukrainas būtība – aizsardzība. Taču ir svarīgi saprast, tas attiecas ne tikai uz Ukraiņu mātēm. Aizsardzība ir Ukraiņu nācijas daba. Šis pirmais, izmisīgais un skaistais instinkts – aizsargāt. Tas ir visur Ukrainā. Ukrainas brīvprātīgie veido noturības punktus, patvērtnes, kur ir siltums un elektrība, kur var atnākt jebkurš cilvēks, kam nepieciešama palīdzība, un to saņemt. Viņi to dara priekš cilvēkiem, kurus pat nepazīst. Viņi to dara, lai aizsargātu. Ukraiņu mediķi skrien uz sprādzienu vietām, nevis prom no tām. Skrien, lai aizsargātu cietušos tieši šajā brīdī. Ukraiņu skolotāji vada stundas pagrabos un metro stacijās, jo vēlas aizsargāt Ukraiņu nācijas nākotni. Ukraiņu karavīri, dēli, meitas, tēvi un mātes stāv frontē, nevis slavas dēļ, bet lai cilvēki aiz viņu mugurām varētu nodzīvot vēl vienu dienu. Viņi tur ir, lai aizsargātu. Miljoniem Ukraiņu, miljoniem lēmumu katru dienu. Lēmumu aizsargāt kaimiņu, svešinieku, bērnu, kuru viņi nekad nav redzējuši. Un lūk, ko ir svarīgi saprast par aizsardzību. Sadzirdiet to. Šobrīd miljoniem Ukraiņu, miljoniem varoņu aizsargā ne tikai Ukrainu. Viņi aizsargā pašu brīvības ideju. Dārgu, trauslu, bet bezgalīgi vērtīgu ideju par to, ka brīviem cilvēkiem ir tiesības izvēlēties savu nākotni. Aiz Ukraiņu traģēdijām un sāpēm stāv ne tikai teroristiska valsts, Krievija. Aiz tā stāv konkrēts cilvēks, kara noziedznieks, kas iedomājies sevi par dievu, Vladimirs Putins. Viņš izmanto masu teroru pret miermīlīgiem iedzīvotājiem kā politikas instrumentu. Viņš nogalina Ukrainas cilvēkus, lai sasniegtu savus mērķus. Un kā šodien teica mācītājs bērns, ja šī metode, ko izmanto tirāns, kurš tur rokās kodolpogu, gūs panākumus, vai jūs varat iedomāties, kādā pasaulē mēs būsim spiesti dzīvot? Ar kādu pasauli nāksies saskarties Amerikas Savienotajām valstīm? Kādu pasauli mantos mūsu bērni? Tieši tāpēc Ukrainas atbalsts nav labdarība. Tā ir atturēšana. Tā ir drošības, stabilitātes un demokrātisko institūciju noturības stiprināšana. Tā samazina iespējamību, ka amerikāņu karavīriem nākotnē nāksies saskarties ar lielāku karu, jo diktatori neapstājas, kad uzvar. Viņi apstājas tikai tad, kad viņus aptur. Tāpēc šodien visa Ukraina ir vienota ap vienu vārdu – aizsargāt. Aizsargāt savus cilvēkus un visu brīvo pasauli. Tieši tāpēc Krievijas propaganda tik agresīvi cenšas sagrozīt realitāti, apgalvojot, ka Ukraina nav atbalsta vērta, ka Ukraina ir vāja, ka Ukraina ir bezcerīga.
Jo, ja jūs tam noticēsiet, jūs novērsīsieties no Ukrainas. Un kad jūs novēršaties, Krievijas terors klusi uzvar. Ar dezinformācijas, melu un izdomātu naratīvu palīdzību agresors cenšas vājināt sabiedroto atbalstu Ukrainai. Tāpēc Krievijas informatīvais terorisms tā nav otršķirīga problēma. Tas ir vēl viens hibrīdkara frontes virziens. Krievija karo ne tikai ar raķetēm, tā karo ar meliem. Un šie meli izplatās Eiropā, Amerikā un par lielu nožēlu pat pašā Ukrainā. Un es to zinu, ne no nostāstiem. Mūsu organizācija Latra palīdz Ukrainai kopš 2014. gada. Mūsu Ukrainas brīvprātīgie dienfrontē strādā evakuācijas centros, piedalās humanitārajās misijās. Viņi to dara klusām un bez reklāmas un baneriem, bet viņi ir tur, jo viņiem ir jāglābj Ukraiņu tauta, sava tauta. Šeit, Amerikas Savienotajās valstīs, Alatra dara visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai, sadarbojoties ar Kongresu, Senātu un Valsts departamentu. Mūsu zinātniskā un cilvēktiesība aizsardzības darbība tiek atbalstīta visā pasaulē. Bet vai ziniet, kura ir vienīgā valsts pasaulē, kas ir aizliekusi Alatra? Pamēģiniet uzminēt. Protams, ka Krievija. Vienīgā valsts, kur mūsu brīvprātīgo sistemātiski vajā, spīdzina un iesloga cietumos, ir Krievija. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs runājam patiesību par Putina nacistisko režīmu un par Sibīrijas pluma draudiem, ko viņi cenšas slēpt no pasaules. Un tāpēc, ka mēs atbalstām Ukrainu. Tieši tāpēc. Kremlis uzskata mūs par tik nopietnu draudu, ka ir izvērsis pret mums pilna mēroga vajāšanu. Mēģinot no skatuves novākt spēcīgos spēlētājus, Kremļa aģenti visā pasaulē izplata melus par mūsu organizāciju, saucot mūs par prokrievisku sektu. Absurds. Jā. Taču, diemžēl, šis absurds darbojas. Šodien internetā, Ukrainas un Eiropas medijos var atrast rakstus, kuros Alatra tiek dēvēta par prokrievisku. Tieši tā, organizācija, kuru Krievija ir aizliekusi un iznīcina, kuras brīvprātīgie sēž Krievijas cietumos un tiek pakļauti spīdzināšanai. FSB aģenti izplata šo melīgo naratīvu, un tas ir dokumentēts fakts. 2024. gadā Vašingtonā tika prezentēts ziņojums par Krievijas dezinformācijas metodēm. Tas tika sagatavots piedaloties Amerikas un starptautiskiem ekspertiem, kā arī Ukrainas drošības dienesta un Ukrainas ģenerāla prokurora biroja pārstāvjiem. Šis dokuments tieši nosauc Krievijas informatīvās ietekmes tīkla aģentu Ukrainā, kurš organizēja dezinformācijas kampaņas un kriminālu vajāšanu pret Alatra. Ziņojumā Ukrainas pilsone Irina Kremenovska ir nosaukta par Krievijas ietekmes aģenti. Bez mūsu organizācijas viņa centās diskreditēt Ukrainas reliģiju pētniekus, kuri aizstāvēja Ukrainas garīgo neatkarību no Maskavas un lobēja prokrieviskas normas Ukrainas likumdošanā. Taču viņa nav viena, tas ir tīkls, un tas ir jāsaprot. Viņa nav vienīgais spēlētājs. FSB aģenti ir iefiltrējušies Ukrainas institūcijās, ietekmē žurnālistus un izplata dezinformāciju visai sabiedrībai. Un te ir svarīgākais. Neskatoties uz to visu, Ukraina ir īsta demokrātija. Un šajā demokrātiskajā valstī
Burtiski pirms dažām dienām Nacionālā policija oficiāli atzina Latra par cietušo pusi no nelikumīga mēģinājuma iznīcināt mūsu organizāciju. Un jums ir jāsaprot, ka pat tik grūtos laikos demokrātija Ukrainā darbojas. Patiesība izlaužas. Taču Krievijas ietekmes aģenti nav apstājušies. Viņi darbojas ne tikai Ukrainā, bet arī Eiropā un, diemžēl, šeit, Amerikas Savienotajās valstīs. Viņi turpina izplatīt Kremļa propagandu, kuru, diemžēl, jūs bieži dzirdat medijos. Tāpēc, kad dzirdat, ka Ukraina ir sašķelta, ka Ukraina zaudē, ka Ukraiņi vēlas padoties, vai kā Latrei prokrieviska vai proputiniska sekta, lūdzu atceraties. Tā ir Putina Krievijas propaganda. Un es jūs lūdzu, neticiet tai. Tā vietā ticiet Ukraiņu mātēm, kuras aizsargā savus bērnus no Krievijas droniem un raķetēm. Ticiet Ukraiņu brīvprātīgajiem, kuri piegādā zāles apšaudes laikā, un militāriem mediķiem, kuri veic vissarežģītākās operācijas bez elektrības, dronu uzbrukumu apstākļos. Ticiet Alatra brīvprātīgajiem, kuri atbalsta Ukrainu un tiek pakļauti spīdzināšanai Krievijas cietumos. Ticiet Ukraiņu aizstāvjiem frontē, kuri nežēlojot spēkus, burtiski upurējot sava ķermeņa daļas un pašu dzīvību katru dienu drosmīgi aizstāv mūsu tiesības, dzīvot brīvā, civilizētā pasaulē, kurā nav vietas tirānijai, jo Ukraina tieši tāda arī ir - drosmīga, brīva, godīga Ukraina. Un tās tauta turas kopā nevis bailēs, bet savstarpējā atbalstā. Nevis propagandā, bet patiesībā. Nevis naidā, bet atbildībā viena par otru. Ukraina ir tauta, kuru virza tīrs, cēls instinkts - aizsargāt nevainīgos, aizsargāt cilvēka dzīvību un aizsargāt labo. Tātad, kā apturēt Krievijas informatīvo karu? Tikai ar patiesību. Mēs varam atmaskot viņu melus. Mēs varam bruģēt ceļu uz patiesību, neticot meliem un rīkojoties Ukraiņu labā. Un mēs Alatra to darām kopš 2014. gada. Mēs to darām zem apšaudēm, tiekot spīdzināti un apmeloti, un turpināsim to darīt. Mēs darīsim to visā pasaulē. Šeit, Amerikas Savienotajās valstīs, Eiropā un jebkurā citā valstī, kur atradīsimies. Mēs cīnīsimies par Ukrainas nākotni, aizstāvēsim tās tiesības, tās izvēli un brīvību. Un šeit es vēlos atgriezties pie cilvēka, kurš to dara katru dienu, kurš ļoti daudz dara Ukrainas labā, un pateicoties kuram šis pasākums kļuva iespējams. Mācītāja bērns, mēs atceramies jūsu vārdus pēc atgriešanās no Ukrainas. Jūs godīgi teicāt, ka pirms brauciena domājāt tā, kā to jums pasniedza Krievijas propaganda. Bet kad jūs visu ieraudzījāt savām acīm, jūs mainījāt savu viedokli. Kopš tā brīža jūs vairs neticat propagandai, ko izplata Krievijas varas iestādes. Tostarp arī šeit. Un ir ļoti svarīgi, ka cilvēki visā pasaulē atbalsta jūsu iniciatīvu, atbalsta jūs, jo jūs ne tikai runājat, jūs rīkojaties. Viens jūsu neliels solis ir daudz nozīmīgāks nekā miljoniem stundu tukšu runu. Es zinu, ka mācītājs bērns ir ļoti pieticīgs cilvēks. Un vēlos padalīties ar to, par ko viņš pats nekad neteiktu.
Mācītājs bērns ir vienīgais mācītājs pasaulē, kuru atbalsta visu reliģiju un visu konfesiju pārstāvji. Turklāt viņu atbalsta pat ateisti. Cilvēki uzticas mācītāja bērnsam viņa rīcības dēļ, jo viņš dara vairāk nekā runā. Un tas ir ļoti svarīgi. Katru reizi sākot interviju vai konferenci par garīgo diplomātiju, viņš saka, ja jūs šeit esat fotogrāfijas dēļ, jūs man neesat vajadzīgi. Un tas patiešām ir ļoti svarīgi. Tieši tāpēc cilvēks seko mācītājam bērnsam. Kā viņš šodien teica, svarīga ir rīcība. Nepietiek tikai nesāt nozīmīti, ir jārīkojas. Mēs esam jums ļoti pateicīgi par atbalstu Ukrainai. Šodien tas ir ārkārtīgi nepieciešams, tāpēc turpiniet savu darbu, bet mēs atbalstīsim jūs visos jūsu centienos. Šodien mēs dzirdējām daudzus spīkerus un dažādus stāstus par Ukrainas dzīvi. Mani dziļi aizkustināja Jūlijas kundze, Ukrainas parlamenta pārstāve. Un es patiesi ticu, ka Ukrainas balss skanējumu, ko jūs šodien dzirdējāt, jūs aiznesīsiet sev līdzi mājās. Jūs atcerēsieties šo melodiju, brīvības gara, cieņas un aizsardzības melodiju. Diemžēl šodien aizstāvot savu brīvību un visas pasaules brīvību, Ukrainas tauta maksā ļoti augstu cenu. Ar savu bērnu dzīvībām, ar ģimeņu likteņiem, ar savu ģimeņu nākotni. Un mums ir jāsaprot, viņi maksā šo cenu ne tikai par sevi, bet arī par mums. Par starptautisko kārtību, kas nodrošina mūsu bērnu drošību. Mums jāatceras, kad Ukraina stāv arī princips, ka spēks nedod tiesības iznīcināt kaimiņu. Kad Ukraina turas arī princips, ka cilvēka dzīvība ir svarīgāka par viena tirāna impēriskajām ambīcijām. Tāpēc šis karš nav tikai karš par teritoriju. Tas ir karš par to, kāda būs mūsu pasaule. Tāda, kur svarīga ir brīvība, vai pasaule, kur visu nosaka viena tirāna vara un ambīcijas. Tagad, dārgie draugi, vēlos jūs atstāt ar šo domu. Šodien Ukraina cīnās par mums visiem. Un kad mūsu mazbērni jautās, ko jūs darījāt, kad tika izlemts brīvības liktenis? Es patiesi ceru, ka katrs no mums atbildēs, mēs atbalstījām Ukrainu. Slava Ukrainai! Slava Ukraiņai! Tagad lūdzam pievienoties mums minūtes klusuma brīdim, lai godinātu tos, kuri Ukrainā atdeva savas dzīvības, lai mums visiem būtu brīva nākotne. Lūdzu, minūtes klusuma brīdi.
Paldies! Tagad turpināsim!